pasludinu jūsu valdību par noslēpumu. Cauri baltām un nebaltām dienām, teju 40 gadu garumā, Jēkabpils dzimtsarakstu nodaļas darbu ar lielu atbildību un sirdsdeksmi vadīja Ilga Stare. Un citādi jau nemaz nevarēja. Bet no kurienes viņā radies šis spēks? Ilgas dzīves ceļš aizsākās Ābeļu pagastā, vecstāva Aloiza celtajā mājā Lapsukalni. Pašā vasaras sākumā, 1940. gada 5. jūnijā, zemnieki Roberts un Anna Lāči beidzot bija sagaidījuši meitiņu un 4. atvasi savā bērnu pulciņā. Ja vien liktenis būtu bijis vēlīgāks, meitāns augtu 3 lielo brāļu paspārnē. Tomēr abu vecāko Lāču dēlu, Rudolfa un Elmāra mūžs, aprāvās neizdzīvots. Siltākās bērnības atmiņas Ilgai saistītas ar brāli Jāni, kurš nu jau min aizsaules takas. Šodien tēva mājas ir vien kokiem apaudzis paugurs, ko no visām pusēm ieskauj zaļojoši labības lauki. Aizaugušas seno bērnu dienu takas, sagruvis pavarts, tomēr sirds neko neaizmirst. Šeit ir mani bērnības rīti, vakari, vakara stundas pie petrolijas lampiņas. Mamma kādreiz vēl es atceros, ka es mācījos, gāju skolā. Mamma izdoba kartupelī tādu dobīti un ielēja kausētus taukus, cūku taukus, un iesprauda tādu deglīti, un pie tādas arī kādreiz mācījos. Bet tie rīti, kas bija šajās mājās, ar mammas glāstu, ar mammas modināšanu vārdiem, mīļiem, varbūt arī vakarā kādreiz es atceros, ka viņa man, tā esi piekususi no skriešanas ar suni vai pie draudzenēm esi bijusi. Ļoti kājiņas piekušas. Es apgulstos, es saku, mamma, pamasē man kājas, tik būs labi. Viņa tās gājas glāstīja. Un tad palika viegli. Es domāju pie sevis, ka mēs savus vecākus novērtējam tikai tad, kad viņu vairs nav. Tad, kad viņi mums blakus ir, tad tas ir mūsu it kā pienākums, prasība no viņiem, lai viņi visu dod mums. Bet to vērtību mēs atzinamies tikai ar gadiem. Tad, kad mēs esam paši kļuvuši, pieauguši, un pašiem savi bērni, un tad varbūt to novērtējumu pieņemam citādāk. Cik daudzreiz gribas teikt, mamma, kā to darīt? Arī es savā vecumā uz šodienu, savos gados, cik daudzreiz domās gribētu pajautāt, mamma, kā to darīt tu? Dzīve Lapsukalnos ritēja pieticībā. Tādēļ māmuļai Annai nereiz vien nācās likt lietā savu šuvējas talantu. Gan darinot saimei apģērbu, gan lutinot mazo pastarīti, kurai cerēja nodot savu amata prasmi. Mācīja viņa mani par šuvēju, bet neiznāca. No manis šuvēja neiznāca. Man patīk vairāk runāt, darboties, skriet, iet, visu. Ar riteni braukt un visu, bet mammai neizdevās. Vienīgi, ko viņa man tamborēšanu. Adīt ar man nepatīk, tur ir piņķerīgs darbs, bet tamborēt es tā ātrāk varu un viss tas izšūmi, mašīna rakstā, ja, ar mašīnu. Nu, ko var darīt? Tāda es esmu, kāda es esmu. Lai nu kā, bet par paimeitiņu Ilgu bērnībā saukt nevarēja. Niķi un stiķi meitēnam nebija sveša lieta, kaut lielākoties bez tīša nodoma sastrādāti. Tagad jāsmējas arī atceroties nejauko iesauku sūdzeni bībele, ko viņai savulaik piešķīra brālis Jānis. Pelnīta gan bijusi, atzīst Ilga.
taču atmaksa par sūdzēšanos mazajai Spindzelei bijusi varen barga. Bērnībā mammīte man bija uzšūsi lelli. Nu, ļoti skaista. Es atceros vēl tagad, galviņa, matiņus bija sakārtojusi tā kā šimjonu vai kā, es nezinu kā toreiz, bet tie bija dabīgie mati, jo mamma nogrieza savus matus un kā viņa tur bija visu sataisījusi, es nezinu, bet tā lellei bija dabīgi mati. Brālis Jānis, man bija tāds, mums bija šatā ķildas, kā es jau vienmēr. Kā sūdza Bībele, visu caur esmu klāt, visu redzu, visu dzirdu, visu saprotu, visu nosūdzu līdz pēdējam. Un tagad brālis, lai man atmaksātu, viss viņš saka pēdējā reize, tagad es tev nodarīšu tā, ka tur bimbosi. Bimbos, viņš paķera manu lelli no gultiņas un aizjoš uz pagalmu pie šķūnīša, kur stāv malkas bluķis, manu lelli uzliek uz bluķa, dieviņ mīļais, un nocērt galvu. Jūs variet iedomāties, kādas sāpes man bija, kā es bļāvu, kā es raudāju, kā es tur, paķēru koku un skrēju viņam pakaļ. Bet 7 gadi starpība, kur tu bērns aizskriesi, domā, lai tu cik ātri skrieni. Tāda man bija sāpe, un tad mamma šuva jaunu lelli, bet tā vairs nebija tik mīļa, tik laba. Kad pienāca laiks, proti 1947. gada rudenī, Ilga uzstāka ābečnieka gaitas netālu no mājām esošajā Nīdzgala skolā. Atšķirībā no Lapsu kalniem, skolas ēka joprojām slejas savā vecajā vietā, un varenie mūri izturējuši laika plūdumu. Skolas zvans te sen vairs neskan, toties čaklas rokas gādā par kārtību un mājīgumu. 4 gadu garumā šurp ik rudeni veda Ilgas ceļš. Skolas gaitas no 5. līdz 7. klasē Ilga turpināja toreiz Ābeļu 7-gadīgajā skolā, kas atradās 16 kilometru attālumā no tēva mājām. Gadu gaitā skolas ēka ieguvusi jaunus vaipstus, kļuvusi plašāka, taču ik stūrītis tajā joprojām glabā atmiņas par agrākajām delverībām. Es jau arī nebiju tā paimītiņa. Bija visādi brīži, momenti, kur šodien pat smīns manī iezogas. Vai tur eksāmenis, vai tur klases darbs. Gribējās jau man no citiem pašpikot, kas tur bija, kāds zēns, mums tāds Juris bija, Pēteris bija tādi stipri klasē, matemātiķi, viņi sēdēja 1. solā, un tad es biju 2. solā, un tad es vienmēr tā ar kāju pabīdu, lai uz malu paiet, lai es varētu redzēt acis. Redzēt, toreiz bija perfekta, varēja redzēt, nezinu, par cik metriem tālumā, ja gribi visu nošpikot. Ne jau visu, bet vajadzēja jau pamatu, lai tu redzētu, kā tālāk darboties. Mani vienmēr sauca skolā par ķepaini. Un uzvārds bija Lāce. Un tāpēc mani iesauca par ķepaini. Un klasē jau nekad neviens mani nesauca Ilga vai kā. Tas tā bija kādreiz nopietni tad. Bet tā mani sauca ķepaini, paskaties, ķepaini, ko tu tur dari? Tā bija. Arī skolas tuvumā rāmi plūstošā Daugava, kuras ūdeņi ieskauja Ābeļu salu, tautā sauktu Burkānu salu, bija liels vilinājums piedzīvojumu augstošajiem pusaudžiem. Cik reižu te slepus no skolotāju acīm peldēts, bradāts un pat laivots pāri. Viena no tādām reizēm palikusi prātā, jau pensionētajai skolotājai Birutai Kreitsbergai. Pārbraukuši pāri salā, tur diezgan ilgu laiku dzīvojuši un atbraukuši, un tad sakās mums tā izmeklēšana. Un tā bija ļoti barga, tā bija ar vecākiem, jo labi, ka viss bija labi, ka nekāda nelaime nenotika. Bet varēja visādi būt, jo tie ir bērni un laiva, un Daugava tur šaura bija, taču bija tāda josla, kurā bija arī lieli dziļumi.
Un skolas direktori jautāja, tagad stāstiet, ko jūs visi tur salā darījāt. Un pa vienam bija jāstāsta, pa vienam sauc iekšā. Un tad Ilga un arī viens zēns bija, kas teica, nokāra galvu un atzina, ka tas ir slikti, un teica, mēs puķītes lasījām. Un izrādās, ka tiešām tas iemesls ir bijis pirmās pavasara puķītes. Godīgums nebija vienīgā Ilgas rakstura iezīme, kas palikusi skolotājas atmiņā. Jau toreiz viņa pamanīja, kā emociju un pārdzīvojuma iespaidā ievibrējās meitenes dvēseles stīgas. Es ievēroju, varbūt kādam pasniedzot ziedus, viņa prata ne tukši parunāt, bet kaut ko tā dziļāk pateikt. Kaut ko pateikt tādu, kas tūlīt neaizmirstās. Nedēļas garumā dzīvojot prom no mājām skolas internātā, bērni ļoti satuvinājās ar skolotājiem. Piemēram, klases audzinātāju Olgu Lapsu Ilga atceras ar lielu sirsnību, gluži kā mammu. Taču tikpat spilgti atmiņā palikusi arī prasīgā un stingrā skolotāja Ruģele. Eženija Ruģele bija arī latviešu valodas skolotāja, kā es teicu. Viņa bija tā, kas ļoti prasīga bija. Prata mācīt mūs latviešu valodā visu tā, lai tik patiešām apgūtu perfekti. Un es domāju, ka man te kādreiz arī saka, ka man tas rokraksts tāds ir padevies. Es neteikšu, ka ļoti labs, citiem arī ir labi rokraksti, bet viņa bija tā, kas mani varbūt piespieda izveidot, nevis kaut kā krecelīgi uzrakstīt, bet viņa teica, Ilga, tu taču vari, un tev jāvar, un tev jāprot, un redzēs, ka tev dzīvē kādreiz noderēs. Pēc Ābeļu skolas absolvēšanas Ilga iestājās Līvānu pirmajā vidusskolā, kur mācījās līdz 1959. gadam. Netrūka arī jautru starpgadījumu, kas skolas ikdienu padarīja interesantāku. Zēni, lai nenotiktu stunda, lai skolotājs būtu satraukts. Tas pasniedzējs, kas nāca savu mācību sniegt mums, ienesa kovārni klasē, zēni. Un tad meitenes spiegdamas, kliegdamas no klases ārā. Bija arī savā laikā, kad vārdes ienesa, tās tur kurkstēdamas pavasarī lēkā pa klasi, kurai meitenei gan patīk kaut kas tāds. Tad bija īršus ienesa, palaiš, un tad jālasās no klases ārā. Bija visādi gadījumi. To es atceros, un tas bija tāds brīdis, ka stunda nenotiek. Nemanot bērnu dienas, bija palikušas tālu aiz muguras, un pamazām vien tika spērti patstāvīgi soļi lielajā dzīvē. Šajā laikā tika iegūta arī pirmā darba pieredze, kurai pavisam drīz sakoja arī pastāvīgs darba piedāvājums dzimtajā pusē Ābeļos. Šajā ēkā 1960. gadā atradās Ābeļu ciema izpilkomtie. Tā bija mana darba vieta, jo es strādāju par sekretāri. Nostrādāju šeit vairākus gadus, tad es aizgāju uz 1 gadu projām, jo ģimeni nodibināja, bet atgriezos atpakaļ un nostrādāju līdz 1965. gadam oktobrim. Ar savu pirmo vīru, Juri Stari, Ilga iepazinās abu kopēja drauga dzimšanas dienas svinībās. Noskrēja dzirksts un pamazām vien jauniešu draudzība pārauga mīlestībā. 1962. gada decembrī pašā gada nogalē tika svinētas kāzas. Visai drīz 1964. gadā Ilgas un Jura ģimenē pieteicās pirmdzimtais dēls Ainārs. Strādājot Ābeļu ciema izpildu komitejā, Ilga ieguva pirmo priekšstatu par to, kā notiek dzimtsrakstu darbs. Protams, arī dzimtsrakstu
nodaļas darbību veica ciema izpilkomitejas sekretāre. Visu vajadzēja reģistrēt gan dzimšanu, gan laulības, gan arī miršanu. No 1965. līdz 1969. gadam dzīves ceļš jauno ģimeni aizveda uz Lietuvu, kur abiem laulātajiem tika piedāvāta iespēja studēt augstskolā Viļņā. Šajā laikā Ilga apvienoja gan jaunās māmiņas, gan studentes pienākumus, apgūstot vadības un darba organizatora prasmes neklātienes nodaļā. Pēc 4 prombūtnē nodzīvotiem gadiem, jau ar augstskolas diplomu kabatā, Ilga ar ģimeni atgriezās Latvijā. Pavisam drīz tika saņemts arī darba piedāvājums vadīt Jēkabpils rajona dzimtsarakstu nodaļas darbu. Tas, kā vēlāk izrādījās, kļuva par viņas sirdslietu. Gadu gaitā dzimtsarakstu nodaļa vairāk kārt mainīja savu atrašanās vietu, taču sākotnēji no 1970. līdz 1983. gadam tā atradās Krustpils kultūras nama telpās. Šajās telpās aizvadīti 13 darba gadi, strādājot kopā ar kolēģi Mariju Melbārdi. Daudz neparastu brīžiem kuriozu, citkārt līdz sirds dziļumiem aizkustinošu brīžu, piedzīvots pildot savu amata pienākumu. Bet bija arī tāds man pāris, nepateikšu gadu, kurām gadā reģistrēju, bet kuram vispārīgi ar vīrieti pirmo reizi laulības gultā gāja 71 gada vecumā. Jebkurā vecumā, jebkuros gados mīlestība taču ir, pastāv un ienāk cilvēka dvēselē. Kuram tad nav bijusi mīlestība jaunībā? Ir bijuši dažādi gadījumi un starpgadījumi, un viss ir bijis. Man grūti bija, un arī šobrīd es to bieži vien neizprotu, kāpēc sievietei ar bērnu uz rokām jānāk apsveikt bijušais draugs vai puisis, ja? Un vēl turpretī nātru pušķis rokās. Un verot divviru durvis uz ārpusi, šī te sieviete tam līgavainim acīs ieliek šo te nātru pušķi un pati aiziet. 70. gados, uzsākot dzimtsarakstu nodaļas vadītājas darbu, Ilgai sadarbība aizsākās ar Tieslietu ministrijas dzimtsarakstu departamenta dzimtsarakstu nodaļu vadītāju Janīnu Vēberi, kuras darba pienākumos ietilpa pārraudzīt dzimtsarakstu nodaļu darbu. Prasīga darba jautājumos Janīna tomēr viegli rada kopīgu valodu ar Ilgu, kura ieklausījās un mācījās no kolēģis sniegtajiem padomiem. Tā pamazām veidojās sirsnīga draudzība. Viņa ļoti atbildīga, viņai vienmēr viss bija ļoti kārtīgs. Viņai rokraksts ir tā kā glītrakstības skolotāja, daži vēl vai varbūt pat nav. Un viņa ļoti apzinīgi bija, un arī tā darbiniece, kas bija otra, mums nekad nebija nekādu tādu lielu nesaprašanos strādājot ar Ilgu. Un viņa ir draudzīga, viņa ir biedriska, viņa kolektīvā ir, viņai ir labs humors labs, viņa klusē, bet tad viņa pasaka, tad tas ir skaisti. Tomēr Ilga prata pārsteigt. Aiz rāmās ieturētās ārienes slēpās artistiska personība. Tas brīdis iznāca tāds, ka mēs braucām mājās. Bija dzērveņa laiks, mums ļoti gribējās ieskriet uz kādu stundiņu mežā dzērvenes palasīt. Un Ilga norganizēja, kādu vainu, redz, kur brauksim pa ceļam, ieskriesim mežā, un dzērvenes bija diezgan, man liekas, tāda viņai diezgan daudz. Un pēkšņi kaut kādu meža vidū es tā liels celms, uz celmu maza salvetīte, un kaut kādu pliska vai kaut kāds konjakas bija. Es saku, ārprāts vienam kabatas izkritis, laikam, kā meža vidū, kaut kas tāds. Un Ilga to tādu notēloja līdzi, ka, vai dieviņu, ko lai dara, nav jau kam pazvanīt.
taisa vaļā pudeli, bet es nemāku jums izstāstīt. Tas bija no sirds, tas bija tā kā lieliem aktieriem neiznāk dažreiz. Ilga to tā nostrādāja. Pārmaiņu vēsmas ienāca arī Ilgas privātajā dzīvē. 1978. gadā ģimeni kuplināja otra bērniņa meitas Antras piedzimšana. Par mazo māsu īpašu gādību uzņēmās lielais brālis Ainārs. Šajā laikā piedzīvot arī sāpīgi un grūti brīži. Šķīrās Ilgas un vīra Jura dzīves ceļi, bet drīz pēc tam aprāvās arī dzīves biedru mūžs. Tomēr mīlestības ceļi ir neizdibināmi. Sēras pierima un Ilgas dzīvē vēlreiz ieskanējās kāzu zvani. Sākās Ilgas un Pētera Stara kopdzīves laiks. Laiks un pieredze rādīja, ka dzimtsrakstu nodaļas telpām jābūt plašākām un ērtākām, tāpēc 1983. gadā šim nolūkam tika ierādītas jaunas telpas ar atsevišķu zāli svinīgajām ceremonijām. Tās atradās Brīvības ielā 220, ēkā, kas pašlaik ietilpst Svētā gara pareizticīgo klostera kompleksā. Vairāku gadu garumā šurp ik rītu veda Ilgas ceļš, bet pa koka durvīm, kas saglabājušās līdz pat mūsu dienām, laulāto kārtā ievadīti daudzi pāri. 1985. gada rudenī darbu toreizējā Jēkabpils rajona dzimtsrakstu nodaļā uzsāka Silvija Leikuma. Viņa bija tā, kura daudzu gadu garumā kopā ar Ilgu izbaudīja gan darba sūrumu, gan tā gaišo pusi, jo nodaļā, kas apkalpoja ļaudis no pilsētas un vēl 26 Jēkabpils rajona ciemiem, viņas strādāja vien divatā. Kārtējo reizi mainījās arī Ilgas darba vietas adrese. 1995. gada janvārī dzimtsrakstu nodaļa savu darbu uzsāka Brīvības ielā 120. Nemainīga palika tikai Ilgas vēlme godam izpildīt savu pienākumu. Katram viņa piemeklēja īpašus ceļa vārdus. Nevarēja jau neiztikt bez labas dzējas, bez labām domām, kur nu katreiz pats ņemsi kaut ko no sevis vienmēr, jo kaut kur ar gadiem, varbūt neizsīkst, bet tie domu graudi kaut kur risinās viens ap otru, un tāpat dzēja bija man vistuvākā. Tur mani vakari brīvie, tur manas naktis, rīta stundas, cik reizes jāpaskatās, vai nes kaut ko piemirst, kas šodien būs laulībās vai dzimšanas reģistrācijā. Tas viss bija vajadzīgs. Jāiet ir uz arhīvu. Iesim arhīvā. Vispārīgi jau svešām personām ieja aizliegta, cik es zinu, jo šeit glabājas cilvēku reģistri. Tad, kad es 70. gadā aizgāju strādāt Krustpilī, kultūras namā, 3. stāvā, es šo te arhīvu, kas šis te viss ir iegrāmatots un iešūts, es viņu saņēmu vienā telpā, nelielā, kurā bija viss salikts kaudzē. Nezināju, kā viņu sameklēt, jo viņi nebija ne iešūti, nekā. Daudzas gara un pacietīga darba stundas tika aizvadītas šķirojot, pārrakstot un iesienot dokumentus. Šodien šo nozīmīgo veikumu novērtēja Jēkabpils dzimtsrakstu nodaļas vecākā inspektore Zelda Simpsone, kuras darba pienākumi vistiešākajā veidā saistīti ar arhīva materiāliem. Pamats paliek, un mēs esam pateicīgi viņai par to lielo darbu, kas ir ieguldīts šajā
vēsturiskajā arhīvā. Liekas, ļoti maz tā arhīva ir divas, teiksim, divi plaukti varbūt ar paplašinājumiem, bet no abām pusēm viņi ir pārpildīti. Tā ir lielais ieguldījums. Šis darbs ir tas, kur nevar kaut ko noslēpt. Jebkādā laika posmā katra kļūdiņa nāks gaismā. Un tāpēc mēs ļoti personīgi, es, kā uzskatu Ilgas kundzi kā lielu autoritāti, ieklausos katrā viņas teiktajā padomā. Visam laulības reģistrācijas ceremonijā bija sava kārtība. Mainījās laiki un mode, bet dažas lietas palika nemainīgas. Simbolika ir tā, kas mums atbilst mūsu likumdošanai. Ir jābūt vāciņiem, zolīdiem, kur ielikt laulības reģistru. Ir jābūt valsts simbolikai, karodziņam. Ir jābūt gredzenu traukam. Jo kā tu tā pasniegsi gredzenus, ja nebūs viņi, kuri ievietot. Un šis apaļais šķīvīts ir domāts zīmogam, jo beidzot laulības apstiprinājumu jāapzīmogo ir reģistrs. Tas notiek tāpēc, kad laulības skaitās par noslēgtu. Un arī valsts simbolika ceremonijas vadītājam ir jābūt uzliktai, ka ir ķēdītē, uzliktai uz tērpa. Neatņemama darba sastāvdaļa allaž bijis arī satraukums pirms ceremonijas. Gadu rudījums to nemazināja. Trīc, sirds, rokas drep. Bet saņemies, man taču kādreiz arī kursos Rīgā, kad gājam, ka mācījāmies, gan režisori mācīja saspiet dūrē. Īkšķīti ieliec dūrē un saspiet stingri rokas, nolaid uz leju, saspiet. Tevi taču neviens aiz galda neredz, kā tu tur darbojies. Saspringsti pats, atslābums ienāk, tu nomierinies, apskaties visapkārt un uzsāc savu runu. Vai jūs varētu sacīt, ka šis bija jūsu sirds darbs? Pilnīgi un galīgi. Jo tad es nebūtu nostrādājis šos garos gadus dzimstrakstu nodaļā. Jo man patika kontaktēties ar cilvēkiem, komunicēties. Man patika būt vienmēr sabiedrībā. Man ir ļoti paticies šis darbs, jo es redzēju no cilvēkiem tādu pretīm nākšanu un novērtēšanu. Tomēr vēl emocionālāks ir brīdis, kad jāvārdu viens otram dod pašas bērni. Pabūt mainītās lomās Ilgai sanāca 2002. gadā, kad precējās dēls Ainārs, un vēlreiz 2006. gadā, kad pie vīra izgāja meita Antra. Sava darba gaišo pusi Ilga izbaudīja arī, kad tā paša gada nogalē nāca pasaulē viņas pirmais mazdēls Marks, kuram pāris gadus vēlāk pievienojās brālītis Emīls. Daudzi gadi nostrādāti kopā ar kolēģi Silviju Leikumu. Atskatoties uz sadarbības sākumu, Silvijai jāpasmaida par to, cik nepieredzējusi viņa toreiz bija. Kad ir tā, ka darbi dzimstrakstu nodaļā ir padarīti? Ir kāds mirklis, darbi ir padarīti. Viņa man atbildēja, nē, tāda brīža dzimstrakstu nodaļā nav. Ir darbs visu cauru dienu un nav tā, ka nav ko darīt. Tad es pēc nedēļas sapratu, ka tā tas arī ir. Es varu teikt, ka Ilgai lielu paldies par to, ka viņa mani darbā ievadīja, jābūt precīzam, bez steigas, jo tā ir atbildība mūsu cilvēkam izsniegt precīzu dokumentu, jo viņš no mums gaida to, ja? Atmiņās spilgti iespiedies arī kāds kurjos, kas notika vēl 90. gados, kad cilvēki vērsās valsts iestādēs, lai atgūtu savus senču īpašumus. Bija tikai vēsts arhīva grāmatas, tātad cilvēks nevienmēr norādīja precīzas ziņas, mēs centāmies atrast.
grāmatu, ierakstu vajadzīgo, veidojās rindas, un bija gadījums tāds, ka viens nepacietīgais, kurš stāvēja aiz durvīm, lai sagaidītu savu rindu, bet iekšā ir klients, kurš nezina precīzus datus par saviem senčiem, mēs meklējam, mēs vienkārši, kā meklēšanās process notika, šķirstot grāmatas, atrast vajadzīgo ierakstu viņam. Un tas nepacietīgais klients iegājas, viņš saka, kundze, kad tu beigsi to romānu lasīt? Rinda veidojas, ja? Bet viņš cilvēks nesaprot, ka tā ir vēsturiska grāmata. Tur ir ieraksti, un mēs meklējam vajadzīgo ierakstu tam cilvēkam, kas mums sēž kabinetā. Pašlaik par Silviju var sacīt māceklis, kurš iet sava skolotāja pēdās, jo kopš 2009. gada viņa vada Jēkabpils dzimtsarakstu nodaļu. Nesen mums bija Republikas Tieslietu ministrijas dzimtsarakstu departamenta darba pārbaude, tad mūs uzteica par centību darbā. Tad mēs vienā balsī izteicām, ka tas tomēr ir Ilgas skola, kā mēs to darām, kā mēs to panākam. Arī ar nu jau pensionēto Tieslietu ministrijas dzimtsarakstu departamenta direktori Āriju Iklāvu Ilgu kopā saveda darba pienākumi. Savulaik tieši Ārija Iklāva bija komisijas sastāvā, kas eksaminēja un izvērtēja topošo dzimtsarakstu nodaļu darbinieku prasmes un spējas, tostarp arī Ilgas. Attiecībā uz Ilgu mums vienmēr visi bija perfekti. Vienmēr visi bija kārtībā. Ļoti mierīga, ļoti, kas saka, tāda, savākt, nebija bez kaut kāda tāda stresa. Man ļoti patīk tieši tas viņas mierīgums. Tāpat laikā Ilga nekad nedarīja neko uz savu galvu. Ja viņai arī bija kaut kādas tādas problēmas, ko viņai likās, ka var tā vai šitā, Ilga zvanīja. Kolēģiem ļoti patīk Ilga. Patīk, es teicu, viņas savaldība, tas miers. Un nekad es kā sievietes parasti, tas un tā un šitā, nekad nevienu sliktu vārdu, jeb kaut kādu kritiku par Ilgas nesdzirdēs. Nekad. Atmiņā palikusi arī kāda kopīga pastaiga Jēkabpils ielās, laikā, kad vēl tika domāts par jaunām telpām pilsētas dzimtsarakstu nodaļai. Es atceros, mēs staigājam pa to Jēkabpilu un skatāmies uz baznīcu. Baznīca, kas mūs laidīs baznīcā? Dabīgi, ka mūs baznīcā nelaidīs dzimtsarakstu strādāt baznīcā. Kaut kā mums nekad nav bijuši, nekad mēs neesam bijuši konkurenti, nekad. Pie tās baznīcas mēs ar Ilgu stāvam un skatāmies to baznīcu Ilgu sakot. Tā ir tiešām skaista māja, mums tāda kaut ko tādu vajadzētu. Un divi balti balodīši tupu augšā baznīcas logā un bučojās. Jūs saprotat, to es nebūžam neaizmiršu, nekad es dzīvē neesmu redzējis, ka divi balti balodīši sēž baznīcas logā pašā augšējā un bučojās. Un mēs ar Ilgu tur vēl nopriecējos, nezinu, vai Ilga šito faktu atcerās, bet man tas ir palicis atmiņā uz visu mūžu. Neizdzēšamu iespaidu ar savu personību, inteliģenci un darba spējām Ilga atstājusi arī uz Jēkabpils pilsētas priekšsēdētāju Leonīdu Salceviču. Pirmais iespējas bija, ka es viņu ieraudzīju savā priekšā ļoti korektu, stalta auguma dāmu, kas man atgādināja cara laika aristokrātu pārstāvi. Pēc tam sanāca dzīve tā, ka mēs sanāca kopā, ka no 97. gada mēs strādājam ilgus gadus kopā. Es šeit domāju kā priekšsēdētājs, viņa kā dzimtsarakstu nodaļas vadītāja. Kāds iespējas un kā es viņu varētu rakstot par šiem gadiem, kurus mēs strādājam? Es domāju, ka viņa to savu šarmu un inteliģenci nepazaudēja. Vēl vairāk es viņā ieraudzīju šo inteliģenci. Tālāk viņai bija tāda rakstura īpašība, un noteikti ar tagad viņa ir tāda, viņa ļoti pieticīga un pat kautrīga, varētu teikt. Un ja tev izaug fantastiska raža, un tu grūti novākt, tad tu pašķirsti savu kladi un sauc palīgā tos cilvēkus, kurus tu esi salauzājusi, kuriem ir bērni, mazbērni, tici man, viņi atsauksies, nāks, palīdzēs, un raža būs novākta. Vēlu tev, kā minimums 100 gadu, kusties, darbojies, mēs tevi mīlam, visa pilsēta tevi mīl, lai tev veicas. Jēkabpils pilsētas dzimtsarakstu nodaļas darbu
Ilga vadīja līdz pat 2009. gadam, kad aktīvās darba gaitas tika noliktas malā un turpmākais nodaļas liktenis tika uzticēts kolēģiem. Šo gadu gaitā viņa salauzājusi vairāk nekā 15,000 pāru. Paveikto darbu apliecina daudzās pateicības, godaraksti un atzinības. To novērtējuši arī līdzcilvēki, un 2009. gadā Ilgai tika piešķirts Jēkabpils goda pilsones tituls. Bet sēdēt klēpī saliktām rokām nav Ilgas dabā. Ik brītiņš brīvā laika tiek veltīts apčubinot katru stūrīti ģimenes māju, vizbulītes, ābelītes apkārtnē. Un kā ne? Te vienkopus pulcējas visi viņas mīļie un tuvie. Šeit ir patvērums no visām dzīves vētrām. Laika plūdums ir neapturams. Mūžam rosīgā Jēkabpils mainās. Tās ielās savus soļus spēr jaunas ļaužu paaudzes, tomēr dodoties savās ikdienas gaitās, Ilgai arvien gadās sastapt kādu senu draugu vai paziņu. Reizēm kājas pašas aizved pie viņiem. Atceraties, kā jūs nācāt klāt, kad piedzima Ernests, Adelīna. Jūs atnācāt uz dzemdību nodaļu un skaitījāt dzējoļus, un es turējos un neraudāju, lai gan bija iekšā viss vārījās. Un es domāju, cik jums ir skaists darbs. Kaut Ilga bauda pelnīto atpūtu, viņa nav zaudējusi saikni ar bijušajiem darba kolēģiem. Viņai joprojām rūp viņu būšanas un nebūšanas, bet vajadzības gadījumā tiek sniegts arī kāds padoms. Tik ļoti gribas, lai viņiem viss sanāk un izdodas. Tu esi no viņas daudz ko mācījusies, gan profesionālajā jomā, gan arī privātajā dzīvē sniegti padomi. Jā, Ilga ir mana darba skolotāja, visi pamati, cik stabili, cik atbildīgi ir jādara šis darbs, cik rūpīgi, kārtīgi, uzmanīgi, iecietīgi, pacietīgi, to viņa visu ir mācījusi. Privātajā dzīvē, jā, Ilgas kundze vienmēr ir bijusi tas cilvēks, kam var pazvanīt, lūgt padomu, izsūdzēt savas bēdas, zinot to, kad palīdzēs un atbalstīs. Mācījos maģistratūrā, pēdējais pusgads, jāraksta jau darbs, viss drīz jau jānodod, rokas jau ir nolaidušās, spēki izsīkuši, domāju, pametīšu. Ilgas kundze atnāk uz darbu, saka, viss vairs nevaru, nav spēka. Viņa saka, nē, pēdējais posms, jāpabeidzis. Un var teikt arī, pateicoties viņas uzstājībai, maģistratūra ir veiksmīgi pabeigta, nekas netika atlikts. Bieži garās pastaigas Ilgu aizved līdz veikalam, kur starp skaistumlietām un atmiņām kopā ar skolas dienu draudzeni Birutu Kriķi laiks šķiet uz brīdi apstājas. Šoreiz, līdzīgi kā daudzas citas reizes, viņu šurp atvedusi arī vajadzība pēc krāšņa aksesuāra svinīgam pasākumam. Es tev sudrabu pēdādīšu. Tu man sudrabu, tas ir latviešiem, jā? Jā. Jubileju vajag kaut ko tādu. Man kaut ko vēl. Šitādu kaut ko. 2016. gada 1. jūnijā zīmīgo 95 gadu pastāvēšanas jubileju atzīmēja Latvijas dzimtsarakstu nodaļu sistēma. Šis notikums bija iespēja satikt sen neredzētus kolēģus un draugus ar aizkustinājuma un prieka asarām acīs. Ilga novērtē arī dabas veltes un ik gadu kopā ar mazdēliem dodas ogot un sēņot. Kad dārza darbi apdarīti un mazdēli devušies skolas gaitās, atliek vairāk laika, lai pievērstos grāmatu lasīšanai un rokdarbiem. Ikdienas ritējumā atrodas arī kāds mirklis divvientulībai ar dzīves biedru Pēteri. Dienām vēršoties uz otru pusi, kad mājas pakšos iekaucas rudens vēju un izskan pirmās gaiputnu klaigas, sirdī iezogas smeldzīgas neizprotamas skumjas. Ikdienas solis lēnām aizved tur, kur velēnu sagā ieskauti dus vecāki brāļi.
Gluži kā kautrīga Līgava, pilsēta tinas baltā sniegpārslu klīvurā. Kamēr Rāmā pastaigā kopā ar dēlu Aināru, vēl un vēlreiz tiek pārunāti tuvāki un tālāki notikumi. Policijas vēstnesis Vaktiņa, kas tik nav bijis. Nu, ļoti skaisti. Paklausties tikpat kā sarunā, kā arī kungs nāk pretī kundzei, ja? Tagad būsiet vienā bildē ar mani kopā. Jā. Mēs taču abi esam goda pilsoņi, redziet. Un savu dzimto Jēkabpili krastā pārskatām šodien, kā pie svētdienas, pie brīvdienas. Pareizā, jūs sportojiet, jā? Es staigāju, jā. Nu, ja kāds prasa, viens otrs saka, ko tad diviem? Es saku, ka jotainies redzējis. Jā, tieši. Ziemas sākums ir laiks, kad atminēties par siltumu, ko vienotrai dāvā mīlošas sirdis. Tieši šajā laikā Jēkabpilī tiek celti godā pāri, kas pratuši šo sirds siltumu saglabāt līdz pat zelta un dimanta kopdzīves gadiem. Tas ir īpašs brīdis gan Ilgai, gan viņas kolēģiem. Mīlestība nav tikai jūtas, tā ir māksla. Un tāpat kā jebkurā mākslā, ar iedvesmu vien ir par maz. Jāiegulda arī liels darbs. Ja šodien mēs paskatāmies uz šo dekoru, tur var redzēt divas skaistas sirsniņas. Sākuma ceļš ir balts, nevainības iekrāsots. Tālāk ir rožu pušķis. Kā jau es teicu, tur ir ērkšķi, tur ir ziedi. Viss tas ir vīds. Un tālāk ir drošains, patīkams ceļš, pa kuru jūs virzaties un ejiet. Un atceries, ka dzīve ir tāds mirklis, skrien baigā, bet projām nevaldām. Un esi tā kā rītas zvaigznes debesīs, kas spoži mīts, bet paliek nezinām. Un atceries, ka dzīve ir tāds mirklis, skrien baigā, bet projām nevaldām. Ir daudz pāru, kuri savu mūžu savienojuši Ilgas laba vēlējumu pavadīt un sarakstīti. Ar lielu sirsnību Ilgu piemin viņas zelta pāris Arnolds un Zintra Jakubovski. Mēs to 50 gadu jubileju nevisai gribējām tā atzīmēt, bet meita Aiva tātad pa kluso pusi to visu noorganizēja. Tātad tika sarunāts ar Ilgu, lai viņa ierodas un pasniedz mums to 50 gadu kāzu jubilejas sarakstīšanās to apliecību.
Ar piparkūku smaržu un sveču gaismiņām nemanot atnāk Ziemassvētku laiks. Šajās dienās mājas pavards šķiet kļuvis vēl siltāks un aicinošāks. Ikdienas steiga un trauksme tiek atstāti ārpusē. Saime, kā ierasts, pulcējas pie svētku galda, kur par bagātīgu mielastu parūpējušās vedekla Rita un meita Antra. Sirsnīgās sarunās tiek pavadīts svētku rīts. Brīdi vēlāk ģimenes pulkā tiek izspēlēta iecienītā kāršu spēle, kas sagādā daudzus azartiskus momentus. Vai zaļš to nav? Tad plus 4 tu vari to likt. Esot visiem kopā, prātā ataust arī dažas bērnu dienu nerātnības, kad Aināram un Antrai nepalika nemanīt arī mammas darba ikdiena. Turklāt bija reizes, kad vajadzēja iesaistīties. Jā, es atceros no bērnības vēl to, ka mamma sestdienās jaunajiem pāriem runas gatavoja pati, meklēja tekstus, izmēģināja, un es biju tas, laikam, pirmais klausītājs, kam jānoklausās tās runas, tur uzrunas, un es biju tas tā kā, cik es savā bērna prātā varētu teikt, šitais ir labi, šitais ne, šitais nedara. Bet es atceros to, ka mamma pati runas. Piemērotiem gadalaikiem meklēja, ko teikt, daudz viņai grāmatas dzejas. Es atceros, ka mamma kādreiz bija rajona kultūras namā pašā augšā zāle. Un tad tur bija tā zāle, tad tā priekštāpa un tad tur bija kabineti. Un man ļoti patikās tie vecie skaitīkļi, kas ir tādi lieli un tādi koka. Un es zālē uz tiem skaitīkļiem ieskrējos un tad uz ceļiem un cik tālu var aizbraukt ar viņiem cauri visu. Un tad tā zāle vēl bija tādiem tā kā 3 stūriem. Un tad tur varēja noslēpties. Un tad, kad gribējās kādu nobaidīt, vai mamma nevarēja saprast, kur es esmu, tad es tur biju paslēpusies. Un tad, kad nāk, tad puh! Pāris reizes esmu piestrādājis Zaksā, jā. Es arī, jā. Grezentiņas nesu uz šķīvīšu. Ilgas sirdī īpašu vietu ieņem arī vedekla Rita un Znots Kaspars. Tie visi tagad ir viņas bērni. Ģimenes vienotība ir tās spēka avots. Ļoti labs iespējas, jo tie nostāsti, ka tā sievasmāte, vēlamāte, šī gadījumā pilnīgi ir pretēji, jo, sievasmāte var teikt, ka ir, otrā māte, jā, viennozīmīgi. Kāda Ilga ir kā vecmāmiņa? Man liekas, mazāk stingra nekā pret mums ar brāli. Vairāk, man liekas, vairāk spēlē visādas spēles un rotaļas un atļauj, man liekas, vairāk nekā mums. Mūsu vecmāmiņa ir diezgan jautra. Dažreiz arī iet spēlēties ar mums kopā, ar suni, ka mēs spēlējamies. Arī izpalīdzība, darbos visādos palīdz mums. Parasti, kad viņi mums uzdod darbiņu, mēs viņu parasti izdarām, bet ja mēs nevaram to darbiņu izdarīt līdz galam, viņi mums drusku palīdz. Man gribētos ar Romīti aizbraukt ceļojumā, bet tad Opītim būtu diezgan grūti vienam. Būtu kādam jāpalīdz. Uz kuriem tu gribētu kopā ar Almu aizbraukt? Tur jāpadomā. Varbūt uz Brazīliju, uz kādu futbola maču. Savs stāsts par iepazīšanos ar vīramāti ir arī vedeklai Ritai. Un es domāju, Zaksā, tad viņa ir tāda, kā Zaksā, viņai tur jābūt tomēr valdonīga tāda, un visi viņu klausa, es domāju, laikam, man bija tāda, sajūta. Tad, kad es ieraudzīju, viņa tik vienkārši un sirsnīga bija. Ģimenes lokā nav palikusi nepamanīta kāda zīmīga Ilgas rakstura īpašība, ar kuru grūti sacensties pat jaunajiem. Darba spējas, tur nepārspējas. Tur tāds ir darba enerģija, vispār uz visu, jebkuru pasākumu pasaki vienu vārdu, visi aiziet. Viss notiek, tur ir tāds enerģija. Es vienmēr mamma Aināru prastu, paprastu mammai, ko viņa lieto, jo viņa tā skrien. Tur tiešām, tur
mēs netiekam līdzi. Tiklīdz atskan cīruļu dziesmas un paukšķēdami veres pirmie pumpuri, sāk kņudēt arī Ilgas pirkstu gali. Galvā rūpīgi tiek izplānoti dārza darbi un jau kuro reizi pārcilātas sēklu paciņas nepacietīgi gaidīts brīdis, kad uzņēmīgais kaimiņš Andris Fels tīrumā izdzīst pirmās vagas. Palīgā steidzas arī kaimiņiene Venija. Un drīz sākas dārza darbi, kur katram atrodas ko padarīt. Ai, nāc šur! Viņš tas kā priecājas. Kāds suns kā priecājas? А man te подоси, ну и едут, ну и едут. Paldies, Svenī. Lai labi aug. Kartupeļi sastādīti, paldies par tavām domām, ka tu man vienmēr palīdz un saki, Ilga, to un to vajaga. Kā posti ar būs iestādīti? Jau ir iestādīti, stādīsim vēl. Savs laiks ir, tu laisti cītīgi katru vakaru. Nu, centīšos. Visas vasaras garumā dārzs ir tā vieta, kur Ilga labprāt pavada lielu daļu sava brīvā laika. Kopā ar viņu te it bieži saimnieko arī abi mazdēli. Tomēr visiem trim pietiek laika arī krietni interesantākām nodarbēm, piemēram, izbraucienam ar divriteņiem. Sirdī Ilga ar vienu ir dabas bērns, un tādēļ viņai mīļa visa dzīvā radībiņa, sevišķi tā, kas mīt lauku sētā. Viens no viņas vaļaspriekiem ir arī ceļošana. Kad vien ir iespēja, tiek atlicināts laiks, lai iepazītu jaunas vietas, aplūkotu vēsturiskas celtnes vai vienkārši izbaudītu dzimtās zemes skaistumu. Taču, kad nemiers un ikdienas rūpes gurdina sirdi, Ilga spēku rod dievnamā, aiz kura mūriem laicīgās dzīves raizes neiesniedzas. Reiz kā mazu meitēnu uz Līvānu Romas katoļu Svētā Miķeļa Erceņģeļa baznīcu viņu veda māmuļa. Ticēja Dievam un veda mani uz šo baznīcu. Un toreiz bērnībā, kā bērns būdams, viņa lika man, ne tikai man lika viņam, bet es sapratu, ka citi metās ceļos. Es teicu, mamma, es vairāk uz šo baznīcu nenākšu, jo tur jātup dikti daudz ceļos. Bet tagad manos gados ir pienācis brīdis, ka te arī mani mazbērni, mani bērni atnāk. Un arī līdztekus es atnāku un esmu bieži vien šajā baznīcā. Ar vēja šalkām pār pļavu aizlīgo saulgrieža laiks. Maģisks un romantikas caurstrāvots tas ar vien uzrunā dvēseli, kas mūžam jauna. Kāds vēl Jāņu zālēs tikai zīlē savu nākotni, bet ir labi, ja blakus ir drošs plecs un silta plauksta, kam pieglausties. Ugunskura gaismā tiek izdziedātas līgodziesmas, pār laukiem un mežiem izskan laba vēlējumi. Un ir tik labi būt līdzās un izdzīvot katru brīdi kopā ar tiem, kurus mīli. Kā rakstījusi dzejniece Valda Mora, mācies no zemes sirds, saglabāt asnus zem sniega. Sēkla, ko izsējis Dievs, dīgs pēc visdziļākā miega.